Nav nevienam noslēpums, ka mūsu senčiem bija zināmi labi veidi, kā darīt mūsu dvēseli mierīgāku un dzīvi laimīgāku. Viens no tiem bija pirts rituāls. Tāpēc mēs nolēmām noskaidrot, kurš ir īstais laiks, lai ar pirts rituālu iepazīstinātu bērniņus un darītu to kopā ar pirtniekiem, cilvēkiem, kuri to pārzina vislabāk. Mūsu senčiem došanās pirtiņā un pirts rituāla izbaudīšana šķita neatņemama dzīves sastāvdaļa. Mūsdienās ne mēs visi labprāt to baudām, jo viens no mītiem, kurš dziļi iesakņojies mūsu pārliecībā, pirtī ir ļoti karsts un man diez vai tur patiks, kur nu vēl manam bērnam. Taču pieredzējuši pirtnieki saka, ka pirts ir piemērota jebkuram cilvēkam, ja pareizi iet pirtiņā. Latviešu pirtī ir tā, ka tas karstums ir no 55 līdz 65 grādi. Un, ja mēs salīdzinām ar somu saunu vai ar krievu pirti, kur ir 100 un vairāk grādi, tad tie 65 liekas, ka nekas tik traks nav. Pie tam, ja pirts ir kopā ar pieredzējušu profesionālu pirtnieku, tad pirtnieks katrā ziņā gādās par to, lai būtu komfortabli un lai nepārkarsētu nekādā gadījumā galvu. Un tas ir nosacījums ļoti svarīgs saglabāt veselību cilvēkam un viņu uzlabot pirtī, nevis sabojāt. Stāsts par došanos uz pirti kopā ar bērniņu kādreiz bijis pašsaprotams. Pirts bijusi katrā lauku sētā, un bērni jau no mazotnes to baudījuši. Pirmā pirtiņa no seniem laikiem bērnam bijusi aptuveni 7 dienu vecumā, kad ir pirtīža un jaunās māmiņas nedēļnieces pirmais pēriens. Pēc tam jau bērnu vairāk vai mazāk mazgāja pirtī. Un visas tās mazgāšanas notiek pirtī, jo tur ir komfortabla silta temperatūra un tam līdzīgi. Ja mēs runājam par mūsdienām, tad bērni pieradina pie pirts apmēram no 3-4 gadu vecuma. Ja vecāki ir tādi izteikti pirtsmīļi un diezgan regulāri iet. Protams, tas nenotiek lielās temperatūrās, tā ir aptuveni 40 grādu temperatūra, vai arī visbiežāk tā ir vannīte ar siltu ūdeni priekštelpā, kamēr pieaugušie perās, bauda pirts procedūras, tad bērns ārā plunčājās, un tas jau ir tas apzinātais vecums, kad viņš tajā vannītē ir droši atstājams, plunčāties. Un tad var iedot arī kādus augu valsts drošus, mazo slotiņu vai kādu zāļu pušķīti, ar ko viņš var tur ņemties un darboties. Šīs būs tavas slotiņas. Ar šīm pirtniece tevi šodien lutinās. Viņas ir mīkstas, maigas un ļoti, ļoti smaržīgas. Pirts rituāls noteikti nav iedomājams bez pirts slotiņām. Par to visbiežāk rūpējas pirtnieki vai tie, kuriem ir zināšanas, kā slotiņas pareizi siet. Bērs vispār ir universāls koks, un bērs ir ļoti labs koks ar to, ka pirtiņā viņš ļoti labi strādā. Viņš ļoti labi uzsilst un vada siltumu, viņš ļoti labi arī smaržo, un tā ir pati pirmā un galvenā slotiņa pirtiņā. Tāpat viena no pieprasītākajām zālītēm pirtī ir vībotne. Vībotnē ir nomierinoša ietekme, iedarbība. Viņu var izmantot dažādos veidos. Viņu var samalt un jaukt ar sāli kopā, izmantojot skrubī. Tāpatām viņu var salikt tādā pušķītī un ar viņu mazgāt cilvēku. Un ļoti labi var noklāt lāviņu, izmantot galvas slotās, ko liek zem galvas, uz galvas, jo viņi nomierinās cilvēku. Pavējoši silto gaisu uz ceļgaliem. Ceļgaliem jābūt siltiem. Pavējoši silto gaisu uz vēderiņa. Vēderiņam jābūt siltam. Pavējoši silto gaisu uz pleciņiem. Visas procedūras pirtiņā, kas ir saistītas ar bērnu, noteikti būs daudz maigākas un rāmākas nekā pieaugušajiem. 4 gadu vecumā tas pilnīgi noteikti nebūs pēriens ar garu, jo tā āda ir vēl tik plāna, trausla, viegli dabūt apdegumus. Reāli bērnu tā kā pērt, kā pieaugušo izpratnē, vairāk ar uzmest garu un dot kontrastiņus, tas jau varētu būt kaut kāda 8, 9 un 10 gadu vecumā. Noteikti der paturēt atmiņā to, ka pirtiņā ir jāiet tikai tad, ja ir laba pašsajūta, jo pirts rituāls ir miesas un gara lutināšana. Viss sākas ar sildīšanos mērnā siltumā līdz brīdim, kad zemapziņa saka, laiks doties ārā. Bērnam jāļauj pirtī ienākt un iziet, kad vien viņš vēlas, jo aizliedzot ieiet pirtī, viņam var rasties šis te aizliegums, kad nedrīkst pirtī iet, ja tas tikai pieaugušajiem, un savukārt atkal spiežot viņu sēdēt pirtī karstumā un izjūtot diskomfortu, ļoti liela nepatika ātri var dabūt. Pirts rituāla laikā cilvēka organisms daudz izsvīst ūdeni, tāpēc tas nepārtraukti ir jāuzņem, un to vislabāk darīt, baudot īpašas pirts tējas.
Es tev esmu sagatavojusi šodien tējiņu, ko mēs dzersim, lai būtu vēl tuvāk dabai un vēl tuvāk mežam. Tātad, tu esi paņēmusi avenīti un kliņģerīti, jāliec iekšā. Tad vēl mums šeit ir ozola lapa spēkam. Un tad mums ir arī upeņu lapiņas. Pasmaržo. Liekam iekšā. Par pirtstējām vienmēr rūpējas pirtnieki. Vasarā dodoties pļavā tās plūkt. Ūdeni pirtstējai mēs lejam aptuveni 80–90 grādus karstu. Tad augi mums atdod visu to, kas tajos ir labs. Pēc tējas baudīšanas mēs ejam pirtiņā karsēties un skrūbēties, un tad baudām pirts slotiņu pieskārienus. Tagad, kad bērniņš ir uzkarsis pirtiņā, tad, lai viņu atvēsinātu, mēs varam viņu norasināt. Jā, norasinam vienreiz. Norasinam vēlreiz ar siltu lietu. Jā, un norasinam trešo reizi ar siltu lietiņu. Tas, ko mēs sajutīsim pēc pirts rituāla, būs atkarīgs no tā, ar kādu domu būsim devušies uz pirti. Vai mums būs bijusi vēlme tapt dziedinātiem, gūt mieru vai gluži pretēji uzmundrinājumu. Sajūta ir cita, kad ir tas pirtnieks. Enerģētiski kaut vai tas ir savādāk, ir tā, tu baudi to pasākumu. Jā, laikam tas ir tas, kas nebija līdz šim pirtī ejot, jo es līdz šim nebiju no pirts saņēmusi to, ko es no pirts gaidīju. Tā pirts iešana bija tāda tukša. Pirtiņa palīdz mums ieraudzīt pašiem sevi. Pirtiņa palīdz mums sadzirdēt pašiem sevi. Ko ikdienas steigā bieži vien mēs dzirdam visu citu, un sevi mēs aizmirstam. Pirtī tā ir saplūšana ar dabu. Un tas ir tas, kas mums Latvijā ir unikāls, absolūti. Un kas ir unikāls mūsu pirtiņai, tas, kad daba ienāk mūsu pirtī. Mēs nesam faktiski visu, kas ir zaļš, ar atsevišķiem, protams, izņēmumiem, indīgas augus nenesam pirtī, ļoti stipri reibinošus, arī ļoti reti. Bet tas ir tas dabas devums un tas, ko mēs, protams, mācamies. Mēs kā pirtnieki to mācamies saņemt un sniegt cilvēkiem. Pirts rituāls, kuru vada pieredzējuši pirtnieki, var būt patiesi aizraujošs notikums visai ģimenei. Iespējams, tas ir labākais veids, kā iepazīstināt bērniņu ar to, kas ir pirts, un mainīt mūsu priekšstatus par pirti, ja tie nav bijuši īpaši gaiši. Vieglu garu, mīļie!